Ik rudeni norit aktīva putnu migrācija uz siltajām zemēm. Pulcējoties baros, Latviju pamet arī baltie stārķi. Tomēr ik gadu nākās sastapt bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušas putnas, kuri nav spējīgi mērot ceļu uz ziemošanas vietām. Arī mēs saņēmām satrauktu iedzīvotāju zvanus, kad netālu no Valmieras kleņo stārķis ar laustu spārnu. Vai un kā putnām palīdzēt, to devāmies noskaidrot. Lai gan stārķis Valmieras pusē klaiņojas jau vairākas dienas, trešdienas rītā mums to neizdodas sastapt. Tomēr būtisks paliek jautājums, kā šiem bezpalīdzīgajā stāvoklī nonākušiem putniem palīdzēt un vai to vispār vajadzētu darīt. Līgatnes lāču mammu un zvērkopu Velga Vītola uzskata, ka slimiem un ievainotiem dzīvniekiem ir sniedzama palīdzība. Tomēr tas jādara, izvērtējot konkrētās situācijas apstākļus. Kāpēc vispār šitās runas virmo visu laiku, katru gadu sabiedrībā? Jo cilvēki ļoti daudz paņem dzīvniekus un putnus, kuri nav jāglābj. Kuriem vispār nekas nekaitē. Viņi vienkārši viņus atņem mamām, atņem dabai, tam līdzīgi. Un tāpēc, lai man daļai gribās teikt, ka lai šādi gadījumi nenotiktu, ja pasaka vispār, neaiztiekat viņus nemāc. Tā ir vienkārši. Liekat mierā, jo jūs tāpat nesaprotat, viņiem vajag palīdzēt, nevajag. Bet, ja skaidri redzams, kā jūs tagad teicāt, lausts spārns, lausta kāja, tur redzi asinis, kāds iekļuvis cilpā, kādam ir mašīna uzbrauks virsū, viņus nedrīkst atstāt tādā stāvoklī. Viņiem ir jāpalīdz. Velga Vītola stāsta, ka ievainotus savvaļas dzīvniekus vajadzētu vest pie vetārsta, lai speciālists izvērtē, kā rīkoties tālāk. Taču vetārste Evija Kozulāne apgalvo, ka pirms iesaistīšanās savvaļas dzīvnieku glābšanā tomēr jāapsver vairāki aspekti, norādot, ka iejaukšanās dabas likumos nevienmēr ir labākais risinājums. Ko mēs darīsim ar šo te izglābto putnu dzīvnieku pēc tam? Viens ir viņu savākt tur ceļmalā, mežmalā. Otrs ir vairāk, vienmēr visiem ir tomēr vēlēšanās palīdzēt. Un ja šīs te traumas pēc tam nav savienojamas pēc viņa veselības atgūšanas ar viņu dzīvošanu savā vaļā, savā dabā, tad iznāk, ka mēs viņu izglābjam, bet mēs viņu pakļaujam tomēr ilgstošai dzīvē, nebrīvē. Un mums ir jāuzņemās tomēr rūpes par vai pašiem viņu aprūpēt, vai tad sagādāt viņam kaut kādus labus apstākļus, lai viņš tad arī tajā nebrīvē varētu dzīvot. Jo nekad nebeidzās šiem savvaļas putniem tikai ar šo te palīdzību. Tāpēc varbūt, ka labāk tas varbūt izklausās tā nežēlīgi, kad dabai ir šis te izdzīvošanas likums un izdzīvo stiprākais, spēcīgākais. Dabiskā atlase ir, viņa notiek visu laiku nepārtraukti mežā. Un viņai jābūt, lai vienas, teiksim, suga izdzīvot, viņa apēd otras sugas vārgos un mazos un slimos dzīvniekus. Tā ir dabiskā atlase, bet kā es saku, gadījums no gadījuma atšķirās. Un tagad arī, ja tas stārķis kaut kur pļavām lauzt spārns, viņa lapse noķers un ātri apēdīs. Tur lūsis, tur cauna, jebkurš, Tā būs dabiskā atlase, bet ja tas ir tavu durvju priekšā, te kaut kas ir cilvēkam jādara. Sistēma ir tāda, ka var ziņot, ir jāziņo tā kā pašvaldībām. Dažām pašvaldībām ir noslēgti līgumi ar dzīvnieku patversmēm. Tad viņi sazinās ar patversmi un tie cilvēki var atbraukt pakaļ un to putnu savākt. Arī Kocēnu novada pašvaldībai ir noslēgts līgums ar dzīvnieku patversmi. Tādējādi tā piedalās to jautājumu risināšanā, kas saistīta ar nelaimē nonākušajiem dzīvniekiem. Likums arī atgādina, ka baltie stārķi ir savvaļas putni un aizsargājama suga, tāpēc to turēšana nebrīvē ir atļauta tikai ar dabas aizsardzības pārvaldes izdotu atļauju. Pašiem iedzīvotājiem nekādā gadījumā nevajadzētu nodarboties ar stārķu ārstēšanu, jo tam ir nepieciešamas specifiskas zināšanas.